Viens. Tu arī. Jau. Okay. Safe. Нахуй man. Bļā. Brālēnu divstūris. Es esmu Klačmanis, un tas ir Trakmanis. Welcome back. Jau. Es nezināju, ka mēs sākam jau tagad pa taisno straight up. Nu, kāpēc nē? Un tas gan. Nu tā, kroči taupīja podkastam Elgara Stories. Sāksim uzreiz. Vienkārši, matamies iekšā baseinā. Ar galvu pa priekšu līdaciņā, tu pat nezini, kas ir, ūdens apakšā. Šķembas, lausti stikli, pohuj, lecam iekšā. Nu, kā bija ar to vārda dienu? Jo viņš tā kā bija rakstījis tajā WhatsAppā, ka viņam ir vārda diena. Jā, es paldies Dievam, es tajā klasonā nebiju, jo man bija jāiziet uz tā kā, es braucu ģimenes ārstu darīt tajā dienā. Bet viņš bija vienkārši ierakstījis klases čatā, tā kā kādas konfliktas viņš nesīs. Un ka viņam vārda diena. Un viņš iepaustoja svarīga informācija. Mums tā kā praktiski tā kā sadalīts pa grupām WhatsAppā šeit. Tā kā līdzīgi tajā Discordās, bet nezināju, ka tā var. Un viņš pie svarīgas informācijas to ielika, kur tā kā reāli parasti ir svarīga informācija. Paga legit var tā? Jā, tā kā tev ir community, redzi. Sarunām svarīga informācija, stundas sarakst izmaiņas jautājumu un atbildes. Šito vajadzētu man arī kursa čatā, jo čau, man ir tik pārsātināts ar informāciju, tas viss čats. Un īstenībā būtu ļoti nice, ja būtu tā sadalīts. Jā. Ja man zaibal, man ir tā kā, es nezinu, piemēram, esmu darbā, es pēkšņi pastos un kaut kādu 50 notification. Vienkārši tā kā ziņas no turienes, kuras man tāds, nopietni, tik daudz atkal. Huiņi kaut kādi. Bet nevar būt tas vienīgais. Nu, tā kā par Elgaru. Jā, sanāk, pirmkārt sagatavoties, jo rīt man ir vārda diena. Tādēļ audzināšu stundā iedošu šādas končus. Un tad viņš pēc kādas, un tad viņam fuiks paprasīja, kur dabūja, veikalā nopirku. Genius. Nē, bet vislielākais bija tā, ka viņš atsūtīja savu YouTube kanālu. Viņam ir YouTube kanāls? Pagaidzi, tu neesi šo stāstījis? Nē. Ak, Dievs. Nē, šeit ir labākais no visa. Ak, Dievs. Paga, vienkārši parāda man uz kompi, pofīgi. Sorry, klausītāji, ja tev nebūs video materiāls, bet es gribu redzēt, kā izskatās. Nē, es to rādīšu uz telefonu. Man nav uz kompi, es sūtīju tad. Es neesmu viņus skraibojis diezgan, diemžēl. Bet vēl viena lieta pirms tā, kas notika. Mums vienreiz bija tā kā strīds par tā kā klases čatā, jā. Jo tā kā viens skolotājs bija tā kā attālināta stunda, jā, un viņš pabrīdināja tikai 30 minūtes pirms tās stundas, ka būs attālināta stunda. Un viņš lika N visiem, kur nebija. Kretīns, ne jau Igors. Nē. Igors vispār ļoti agri vienmēr pabrīdina. Bet jā, un tad, kamēr visi tur strīdējās par to visu tā kā klases audzinātāju, tā kā mēģināja ko sarunāt, Igors vienkārši atsūtīja bildi, nevis bildi, bet Instagram video no vaļiem vienkārši. No kādiem mīlīgiem vaļiem vienkārši. Tas bija tik ierdzīgi. Viņš tik out of... Ok, sanāk, viņa YouTube kanāls. Paņem mikrofonu to. Viņa YouTube kanāls Expectreiz izguds. Paga, ir tas uz rokās. Jo. Vari skatīties cauri. Es tev varu pateikt, kur ir smieklīgākie. Vienkārši atverš to pirmo video. Ko es ieguvu Unikonā. Man patīk, tas sākums ir ļoti. Patīk, tur arī redzi augšā to CapCut. Jā. Es nevaru tas sākums. Es to parādīšu, kur labāk, jā. Sanāk, šeit diezgan garlaicīgi. Dzērienu testēšana, kurus atrada temporālajā tilpumā, kas atrodas starp piekdienu un zaļo krāsu. Man patīk, tu pat neredzēji pilno nosaukumu, tu jau zināji. Jā. Un tie daži dzērieni ir vienkārši tā kā ūdens, kādas limonādes, kāda fanta. Kas tas muzona fonā?
medicīniskā ķīmija arī ir, bet viņa nav tik traka, tā kā nav tik liels. Man mīļākā daļa ir viņa šorti ir vislabākais. Viņa šorti ir tik nereāli smieklīgi. Okay, nu. Paskatieties, ko es atradu. Viņa ir savā normālajā stāvoklī. Visticamāk, ka tas ir tas ir tāpēc, ka es viņu biju nosaucis par puteklīti, jeb viņa īstais vārds ir puteklītis. Un minku mēs par viņu saucam tikai tāpēc, ka, kaut kā sanāk labāk nekā. Vispār neko nepikopu. Vispār neko nepikopu. Ne, nu moš kaut kas bišķī tur ir, bet tā kā still. Tev moš būs jāieda to iekšā šitie video. Bļā, es nezinu, tas būs jāstās, vai man nebūs slinkums to darīt. Viņam ir krāsot nagi šajā video arī. Viņš tik smieklīgi sound effects vienmēr izmanto. Viņš izsuda. Pēc vesela gada es esmu atpakaļ. Eldredž! Gaidiet mani Unicornā 2025. Es būšu katru dienu no visām trijām. Šis tāds šiso postings, čovak. Viņš vienkārši turpiniet tas video. Tā kā šim jābūt ironiskam. Bet viņš neuzvedas ironiski necik, tāpēc tas ir tā kā... You never know. Viņš tā kā mistērija. Viņš ir anomālija. Elgars nahuj anomālija kaut kāds, bļē. No kurienes viņš ir? Oh no. Bļē, fujak čista. Viņš kaut kāds, bļē, mežu burvis Atkal, parādījies jums. Es viņa description izlasīšu. Stāstu gājējs vārdā Ekspektra Zizguts ir atnācis uz mūsu pasauli un gatavs stāstīt par viņu ceļojumiem. Kurš zina, varbūt tie ir reāli. Fujak, viņš reāli ir burvis kaut kāds. Viņš ir nahuj Gandalfs. Tu gribi redzēt, ka... Nezinu. Es tikko redzēju Gandalfu. Pagaši, tas nav tā kā, pagad, tas ir copyrighted muzons. Wow. Tu, bļē, gandrīz man nahuj iznīcināja karjeru. Labi, šim nevajag mūziku. Jā, Šis var okay. Nu, okay. Viņš tā kā māž... Oh! Yeah, magic. Oh my god. Vilīgi tā kā epizoda pagaidām vienkārši mēs skatāmies YouTube viņikus, ķipa. What the fuck, bļē? Tik slikti. Ak, Dievs, man atgādina Christian. Bļē, nu atkal es tev gribu parādīt, jā, bet tā kā... Labi. Es tev rādīšu Christian. Tūlīt. Šita gan jau varēs ar skaņu. Bet nevar zināt, jo Christian viņš arī liek copyrighted muzonu fonā. Tā, kur ir Christian. Tūlīt. Jā, čuvak, bļē. Ak, Dievs. Elgars kā latviešu versija. If I actually had the superpowers. But I don't in real life. But I dress up like this anyway to, I don't know, just to say something or just to have fun. Anyway, live a nice life.
don't curse, don't badmouth people. It's just not cool. You know, don't torture me. Said, I have myself a woman, so there. So she'll appreciate this very much. She appreciates everything I do for her. Especially these videos. Jackie, I love you. I want to hold you in my arms, sweetheart. You come out over here and we'll do each other right. Sweet times. Nē, fucking Christian, bļē. Prikols, tā kā viņam tās draudzenes vienmēr bija fake. Ķipā, tā kā vienkārši internet roļi. Jebā. Jā, viņam nebija tā kā neviens īsts draudz. Ne, varbūt viņam tagad ir, kad viņu izlaid no cietuma, kaut kas tāds ir, jo viņš tā kā ir, nu viņa, ir diezgan maz internetā aktīvi, tā kā agrāk, nu, tā kā atklāta. Un jā, pat cik es zinu, cik man teica, jo es neesmu tagad vispār sakojis līdz Christian, kas notiek. Es zinu, ka izlaid no cietuma, kad streamoja Twitchā un that's about it. Tagad man nav nejāsmas, what is Christian up to. Bet vēl projām, ir daži Elgara video, kuri man šķiet, ka ir tā kā must watch. Nu. Jā, šito arī bez Jā. skaņas. Kas ir notiek? Ir šies Cave Divers. Oh my god, fujik. Cave divers whenever is good. Oh. Bruh. Ok, bet šīs. Nu. Kas ir notiek? Whoa, Michael Jackson. Okay. Dance movies. Dance movies. Ne, dances movies. Dances movies, what? Oh my god, jo. Es saku, viņš no citas zemes, viņš pat nemāk vairs runāt pareizi. Viņš tā kā... Tas walk, tik swagger. Okay. Oh my god, nesmaini no tā. Man nepatīk. Nē, čalam actually movie. Damn. Okay. You going, Elgar? Damn. Damn. Yeah, bau. Viņam ir, mēs jau zinām viņa profesiju. Viņam ir tā kā dances movie, riktīgi. Baigie dances movies. Jā. Čau. Tev nav tā kā ūdens par roku. Tieši pie manis ir. Jā. Man Miķels stāsta, tā ka es jau kādu pieminu Elgaru, viņš prātā padaļo garām. Kad es pieminu Elgaru, Miķels saka, ka viņam prātā Elgars tā kā padaļo garām, tā kā šajos video. Okay. Bļā. Šeit vienkārši ēd sniegu. Pagaid, šitam var skaņu. Nē, what the fuck, kas pa muzonu. Bļā, čals vienkārši nopizzīja lāstaku un laiz viņu. Ne, viņš viņu grauž. Bal. What the fuck, kas ir tas video? Labi, Elgar, 1-3. 13 vecs. Viņš šeit diezgan garlaicīgs. Labi. Bļā. Tas arī diezgan... Ne, te ir viens. Viņam iedeva komentāru, jā. Tas pats video ir diezgan... Nē, nesaka, viņš nav vairs. Tā kā dabūja daudz distraction, čoks. Vairs nevar izturēt. Pagaid, The fame got to him. Vai tas bija video? Nē. Es subscribēju viņam netišām. Nekas. Būs up to date ar Elgara piedzīvojumiem. Viņš tā kā ieliek jums kursa čatā katru jauno video, ko viņš ieliek. Viņš nav vēl postojis. Bļā. Tas ir iespēja, ka viņš tā izdarīs. Čau, bet nē, nav. Nu jā, jo viņš ieplūko YouTube video, ka tas nozīmē, ka viņš gan jau taisīs vēl kaut ko, tā kā viņa karjera nav beigusies, šis tikai sākums. Jā. Bet, bļā, man ir tā kā žēl, jo, ķipa, nu viņš ir tā kā ļoti jocīgs. Jā. Bet var redzēt, ka tā kā, nu,
vismaz man izstāsta, viņš nav slikts cilvēks. Viņš Jā, vienkārši ir jā. ļoti tā kā sociāli Jā. neapzinīgs. Tur tāpēc arī jūtos slikti priekš viņa, tā kā, jo viņi tā kā, nu, pagaidām vēl nav tā kā klasi, viņi baigi apsmējuši, viņi tā kā Nu, tā kā viņi tikai saprot, aiz tipa. muguras, ne, vienkārši, Aiz muguras. jā, tā kā netieši viņam. Jebā. Nu jā, tipa, es nezinu, tā kā vienkārši tas, ka arī viņš liek tos vidikus, nu, tas padara viņu par easy target. Jā. Tāpat kā kaut kāds Christian. Es redzu, ka viņam ir potenciāls kļūt par lolkau. Zini, kas ir lolkau? Esmu dzirdējis, man ir aizdoma, bet nē. Kroči, lolkau ir tā kā arī pieņemsim to pašu Christian kā piemēru. Tā kā interneta personāžs, kurš tā kā kaut ko ieliek, un tad cilvēki mēģina izlūkt no viņa reakcijas. Un viņš reaģē, uztaisot video. Un tad tā kā tāda ķēdes reakcija ir. Un tas ir lolkau. Viņš tā kā tāds govs, kurai barot savus lols. Varētu arī tā teikt. Jā. Un jā, Elgaram ir tā kā potenciāls kļūt par lolkau. Tā kā, nu, tas ir, ja viņš rītīgi, what the fuck, kas? Tas ir pat kaut kāda fit checki, tipa Venom. Jā. Actually, personification. Ko tas nozīmē? Jock. Okay, no. Sandman from Wish. Viņš tā kā smilts bērnu piedarīts. Sporticus from Wish too. Bļē, what the fuck, Lazy Town reference, okay. Trickster. Kur viņu? Damn! Es tev saku, čau, viņš ir burvis. Walmart employee. Fujak. Picnic table wannabe. Nē, bet šitas ir labs video, man patīk. Invisible Army Man John Cena. Tā kā nevarēja izlemt. Skeleton dude from Spooky Skeletons. Just some dude. Oh my god. Blē. Tas ir viņa wizard fit. Tā kā viens no vairākiem wizard fits. What the fuck? Gnome Marmaduke. Kas? Es nezinu to tas nav referents, tā kā. Get a load from this guy. Bļa, es izlasīju get a load from this guy. Fuck. Okay, Esmu bet tagad kokt, čovak. Labākā daļa ir komentāri. No. Wow, you are so talented. Thanks. Okay, bet tagad. Oh my god, so skibidi. Sagatavojies. I would humbly interrupt, as I think you know skibidi in our modern lingo means bad. And personally, I think my emergency 911 meme are made pretty good. Of course, thank you about your review, but I won't take it. Cold. Tas bija cold. Tas ir crazy. Okay. Damn. Thank you for your review, but I won't take it. Tas ir fire. Nē, nu blīn, viņam tā kā tā emocionālā inteliģence, ķipa, nu neņem prātā to tik ļoti. Viņš netaisīja reply vidiku. Jā. Moš ir cerība Elgaram. Bet man interesē, kā developosies šīs. Jā. Jo es saku, tā kā sēklas ir iesētas šeit. Viņš var kļūt par lolkau. Vienīgais ir, vai viņš dabūs pietiekami daudz tā kā citu cilvēku uzmanību, ka tā kā tas, nu, novedīs līdz tam, you know. Dēļ tā, ka viņš, tā kā, viņš pārsvarā ir latviešu, tā kā, subcommunities, kaņu šaubos. Bet ir latviešu lolkaus, piemēram, Juris Kalniņš. Es nezinu, vai es ar tevi skatījos, bija tas čāls, kurš vēma visu laiku. Es nezinu. Tas laikam ar Miķelu skatījos. Bet jā, viņš arī, viņam raksta čatā kaut kādas hate komentārus, un viņš reāli reaģē. Vot, zini, šitie te jauda pumps spēks tajā dziesmā, tā atbilde, to tu vari teikt savai mirušajai muterei, nevis man. Tas ir viņš, tas ir Juris Kalniņš. Čok, ir pat vesels saits Jurim Kalniņam. Jā, es biju VC ar jums, uz tikai īsu brītiņu, kamēr jūs to skatījāties.
Jā, viņam ir tas saits, tipa onlyjuris.com. Es biju taisījis, tā kā, ka man bija solo epizodes, bija 11. epizode LOLCAL. Īstā 11. epizode, nevis tā, ko mēs iepriekš filmējām, ierakstījām. Jā. Un, jā, tur es biju runājis par Juri Kalniņu, jo es tā kā tajā brīdī nonācu loopholā, kur es, nevis loopholā, bet rabbit holā, kurā es patērēju saturu ar Juri Kalniņu saistītu. Bet viņš ir nasty. Viņš ir reāli nasty, čok. Viņš tik nahuj pretīgi izstās. Man to vienkārši jāparāda, kā viņš izstās. Viņš dod tā kā grotesque vibes. Tā kā vienkārši iedomājies puvumu. Reāli puvumu. Viņš ir latviešu Kristiāni, bet tikai dzērājs. Jo Kristiāni īstenībā viena labā lieta par Kristiāni ir tas, ka viņš nelieto neko. Bet tas tāpat nav labi. Tā kā viņš tāpat nav labs cilvēks. Yeah. Bet jā, Juris Kalniņš, bļā. What the fuck? Juris met kūleni. Es nezinu, piemēram. Nē. Nekāds... Viņš uzmetīs kūleni. Jebal! Fitness incarnate. Čok. Viņš strādā Rimī. Bet pasties, kas pa milzi, bļa. Jo, haidī. Vai kaut kādu, bļa, kur viņš tāds grīsī izskatās. Tas, ka viņi tēlo lohus, tas nav no manis. Kāpēc tu domā, ka viņi tēlo lohus? Labi, viņi ir lohi. Tā ir cita runa. Jūras skatītāji. Tu nobezdājies? Pagad, sanāk, ka es arī esmu lohs. Es arī jūras skatos, sanāk, es esmu lohs. Tā ir. Jā, bļa, viņš ir pretīgs, nahuj. Yeah. Crazy. Fucking Juris Kalniņš, bļa. Es viņu esmu redzējis. Es biju vienreiz tikai Tallinas kvartālā. Tas ir tā kā populāra vieta tā kā dzērāju kultūrai Latvijā. Un, jā, es tur eju ar vienu čomu un pēkšņi viņš iznāk no viena no tiem bāriem, whatever. Un tas čoms viņam prasa, ķipa selfie, bet viņš jau varēja redzēt, čalis ir autā. Viņš tās, nē. Pēc tam, jā, viņš ko sēdēja viens pats pie galda. Bet man teica, jā, ka viņš tā kā diezgan regulāri tur ir. Kas arī ir, prēšu zīme. Bet, labi. Tūlīt man jāatrod bildi. Jā, tā ir. Viņš sēž pie galda viens pats. Vienkārši. Es biju gājis ar saimnieku. Obligātais mention ir done. Es biju ar saimnieku arī tā kā galerija centrs tajā Rimī. Un mēs ejam kaut kur garām alkohola sekcijai vienkārši tāpat. Un pēkšņi viņš redz, ka tur Juris Kalniņš pie alkohola stāv. Protams, bļa. Bet jā, pēc tam arī mēs gaidījām rindā uz pašapkalpošanās kasēm. Viņš arī tur bija. Bet arī, vai Rimī darbiniekiem viņam ir tā kā atlaide visos Rimī? Gan jau. Laikam. Es nezinu. Mums ir jānoskaidro. Man jādabū Juris Kalniņš podkastā. Nē, ja godīgi es negribētu. Es skatījos vienu podcastu epizodu, kur viņš bija. Tik lame. Tā kā Jurim Kalniņam nav neko ko teikt vispār no dzīves. Vai es nezinu, vai viņi tajā podkastā nedabūja no viņa ārā neko tādu, vai vienkārši viņam nav ko teikt. Jo, ko tur bija prikols, ka viņš fano par sportu, bet, čokam vajadzētu fanot par sportošanu. Bet, labi. You do you, Juri Kalniņ. You do you. Coaches don't play. Reāli. Bļā, es nezinu. Man fascinē, ka ir tādi cilvēki. Jā. Jā. Tā kā tā.
Es nezinu, man liekas, esmu uzregulējis tos līmeņus par skaļu, bet mēs reāli esam jau diezgan dīpi vienā epizodē, kad nav jēgas viņas vairs tā kā regulēt. Es Nu, labi. nezinu. Nē, nu tā kā ir ok, gan jau man nenāksies baigi griezt viņas augstāk postprodukšanā, jo parasti man nāks diezgan viņas griezt. Nu, tā kā augšā. Bet you never know. Miedziņš nāk. Jā. Ne, un pēc treniņa parasti tā ir. Jā. Varētu tā būt. Man vēl, bļa, visa nakts priekšā ir. Kurs Es viņu neizgulējuši baigi labi. Es arī ne. Es nezinu. Tipa man vakardien bija, 14 stundu maiņa. Un es atmaucu, tā kā mājās 12 naktī. Un tāds labi, es eju gulēt, vai ne? Nevaru. Es vienkārši nevaru pagulēt vispār. Man visādi ir nērti, ok, man miegs pāriet no acīm, zini kā, ķipa tu aiztais acis, ķipa tu neesi aizmirts, bet tāpat tu acis ciet, teiksim, 10 minūtes, jā. Jā. Ļoti rūpi, jo man nebija 10 minūtes ciet, man bija daudz ilgāk, un es centos aizmigt. Un, bļā, es pamostos, un vienkārši viss. Es nevaru aizmigt, un es beigās kādos 4 naktī tikai aizgāju gulēt. Un pamodos kādos 9 no rīta, esmu 5 stundas tikai gulējis šonakt. Kas arī ir diezgan rēti man, ka es tik maz guļu. Es diezgan normāli guļu, tā kā stundu ziņā. Man ir 7 līdz 9 stundas miega, gandrīz katru nakti. Bet, fuck. Tas diezgan whack. Ņemot vērā, bļēt, tas, ka, es pamostoties jau zināju, es jau iepriekš zināju, šodien būs gara diena. Vienkārši tajā ziņā, ka ir daudz ko darīt, visādi plāni, jā, mums, piemēram, satikties dienas pirmajā pusē, un tad man vakarā tas pasākums ir. Bet es domāju, sajies, jo man ir tā, ka man pa viļņiem nāk tā enerģija. Ķipa ir brīži, kad es vienkārši jūtos dead, tā kā reāli, nezinu, izsīts, un tad pēkšņi vienkārši bam! Esmu back in action, čovak, bļa, Jason Statham, bļa. Jā, tagad es nezinu, es jūtu, ka ir tieši tas downfalls, bet arī mēs paēdām tikko. Jā. Tas arī īstenībā diezgan hito. Un, nezinu, uznāks vēl viens filmas. Vienkārši ar jaudu, bļa, ar inerci. Man parasti nāk tas, tā kā, es parasti ļoti ātri atjaunojos, tā kā es vienkārši apsēžos kaut vai gultā, vai vienkārši tā kā, kaut vai zālē vienkārši apguļos. Uz tā kā reāli 2 minūtēm viss esmu pilnīgi fresh. Nice. Bļa. Tas izklausās nice, bet tas nav nice, tā kā tu mēģini iet gulēt, tu apsēdies gultā un tagad tu esi fresh. Jā, no tāda viedokļa, jā, tas ir diezgan whack. Tā, pagaid, es paņēmu savu šitās kakla tabletes. Tā, es pakaļ kakla tabletēm. Veids, jūs taisiet tik trash beat. Sorry, not sorry. Es nevarēju saprast tie vidi, kā jūs FLā bijāt. Jā. Man Man ir Krakows, protams. Jā. Es varētu atvērt daži manas beatus. Gribu manas beatus. Davai, parāda beats. Vienīgi vajag kaut kā tā, lai dzird. Tas gan, es varu mēģināt vienkārši mikrofonu pielikt tieši pie spīkera. Zini kā, tu tā kā ir Bluetooth vai ne, kompim. Jā. Pie tumbiņas var pievienot. Jā. Kur mana tumbiņa? Es arī nezinu. Es čīsta nezināšu. Nē, es zinu šī, ka zinu, kur viņa ir. Man ir dual wielding mikrofoni. Okay. Holy žaga. Žaga. Reference. Yeah. Mēs ar mikrofoniem samanījāmies. Jā, es pēkšņi Jau. redzu, esmu pilnīgi citā celiņā. Kāpēc viņi negrib konektoties? The Bluetooth device, come on, bro. Tu esi vienojas klāt. Jā, diezgan daudz. Bet viņam tagad ir tas, ka viņš pēro. Tāpat Jā. tumba. Amoš. Nezinu, kādam no mums Nē, citam. ir, aizgāja. Okay. Es biju domājis, Moši, ja tā kā tev nav pievienots, ka man pievienojas, ja es tā kā esmu pievienojies tavai tumbiņai iepriekš. Man Bluetooth ir ieslēgts. Man arī vispār. Nu jā, jo mēs izmantojam Bluetooth austiņas. Jā. Kas ir new stuff?
Tas jaunais mūzots, Best jaunais song taps. for real. Bet kāpēc? Viņš to mēs nevaram. Bļā, tu Viņi neesi visu laiku lādēs. fikso FL Studio, tā kā tās cracked versijas, tā kā ka viņas vairs nav cracked. Es nezinu, kā viņi to dara. Viņiem Like crazy ir. Viņiem ir crazy anti-cracking, viņiem ir reāli, tas ir. Nu jā, jo viņi ir like viena no viskrākotākajām. Nē, es aizmirsu, ka tu man stāstīji par šito sūdu šodien. Oh my god. Gribi vai nē? Nē, mums labāk pēc epizodes. Okay. Es gribēju dzirdēt beatas, ķipa. Jā, Bet nu labi. žēl. Fuck. Es tur vēl neļaus. Jā. Zaibām. Bļā. Tu esi nolādējis kādu beatu? Nē. Nu. Tu ķipa ko tagad? Es nezinu. Bija kāds veids, kā varēja FL Studio, ķipa, tā kā refreshot to cracked versiju, bet es negribu čakrēties tagad. Bļā. Tas bija diezgan blue ball pasākums. Jā. Esmu diezgan vīlēs. Esmu, bļā, bēdīgs. Es arī neņas atrast divas dziesmas, ko es jau biju iepaustojis generālī vienreiz. Nu. Tagad jātais manly skaņas visu laiku. Jā. Ne, man vispār viens klases biedrs, kas man tā bija, viņš man bišķi nokaitināja ar to. Jā, viņš tā kā baigi, tā kā, viņš vienreiz runāja, ka viņš tā kā game dev, ķipa, ir tā kā ko darījies, jā. Jā, tu Jā. man stāstīji, tu viņam prasīji, viņš nav neko darījis. Jā. Viņam tā kā interesēja. Jā. Un tur lietu, viņš arī ir ļoti klusi visu laiku, jā. Viņš ļoti klusi, jā, un ļoti shy fuiks, bet viņš visu laiku darīs, tā kā stundā būs vienkārši pilnīgs klusums. Tā kā tik komēdis. Viņam vienkārši kā nērti klusumā ir gan jau. We need a beat. We need a beat. We need a beat. Poop. We need a beat. Act like a kid. Ejo, bet atsūt šito kā intro epizodē. Legit fujak. Bļā, what the fuck? Kārlis Ruskus. Fujak, tas ir šizoīds. Nē, man es visu dziesmas šizoīdas, mums tā kā tas ir. 6 cilvēki. 16 cilvēki. Fujā, 16 cilvēki tie, kas saziņā. Tie, kas zina. Tie, kas zina. Nu kā tev tas ir? Nē, kroči, backstory no šitās dziesmas. Jā, nu. Ir mēs esam Miķeli vienkārši, man Miķels bija ciemos, jā. Mēs nofilmējām 8 reizes. Tā kā mēs vienkārši 8 reizes tā kā vocals. Un tad bija tā kā, mēs abi runājām reizē, tajā, tā kā visās 8 reizēs. Tāpēc praktiski bija 16 cilvēki. Tie,
kas zina. Tie, kas zina. Ok. Damn. Un tad, jā, un tad We Need the Beat bija vienkārši šizofrēdija. Nu, tā kā Antons 4 metafors, kā, bļē, we need a beat. Jā. Anyone? Izpīpēja Kariņu un apis. Jā, es Nē, tik daudz izpīpēja reizes Kariņu un sūtījis. apis viņa veselību. We need a beat. Vispār. Nu, ko tu meklē? Blē, es nezinu, es to varēšu atrast tagad. Nē, es noteikti nevarēšu atrast. Nē, kroč, ir viena, Edvards viens dziesma ir atsūtījis, jā? Kur ir tā kā, ķipa, tā kā čigāna mūzika, jā? Nē. Un Protams, bļē, čigāna mūzika. Un tā dziesma ir tā kā, tā dziesma ir Rage Baits. Viņa ir tikai instrumenti, bet tā dziesma ir Rage Baits. Un tas ir, tā ir viena no smieklīgākajām dziesmām, ko esmu dzirdējis. Viena no. Jā. Tur ir Doktors Das. Please say yes. Nē. Šī, kas man līdz viņu ir automā vispār, pēc mums varēšu atrast. Kāpēc no Doktors Das? Tā ir. Ok. Nē, mēs nevaram baigi sēdēt klusumā, vai Jā, ne? jā. Tipa, tā kā šis ir audiāls pasākums. Ok. What the fuck, Brad Spīts? Oh. Kurš ierunāja nahuj to video, kods Roberts Meloni, bļa? Ko šī dziesma? Ne jau tas ir viņa beats. Nē. Jā, bet šis nav copyrighted. Šika, nē. Zini, ko vispār var izdarīt? Nē, tu gribi baigi, jo es domāju, mēs esam tā kā kaut... Man šika būs kaini klusums, kamēr mēs to klausīsimies. Nu. Mēs varam vienkārši skatot tautu, kā tu šo klausies. Nē, es esmu dzirdējis tā kā 101 reizi štādu muzonu čoku. Nē, bet čāli. Nē, čau. come on. Bet čāli. Nu, kas ir? Nē, labs muzots, labs muzots. Mēs backstory no šās dziesmas ir tā, ka mums bija ciemos Edvards, Miķels Toms šeit, mēs spēlējām pokeru un šo klausījāmies. Mēs tā norēcām. Tas izklausās pēc murga čoka. Mēs tā norēcām. Tā kā šķīstītava. Tu nahuj nomirst un, bļet, tev nahuj šķīstītava ir kaut kāds skapt pokeris, bļet, pie rumāņa mūzikas. Mēs arī ēdām piču tad. Labi, tas diezgan safe. Tas diezgan nice, actually. Nē, bet šitā dziesma, mēs tā norēcām. Par ko mēs runājam pirms šī? Es tā saitrekoidēju šitās dziesmas. Bīti. Bīti? Jā, bīti. Bīti. Es nezinu, es neatceros, bļa. Dead saruna. Ja gadījumā šī ir diezgan dead epizode, ķipa. Jā, mums vienkārši nebija tā kā tāds baigais icebreakers kā pagājušajā. Jā. Tas bija crazy jautājums. Rasisms. Jū. Mums viss savā kopā. Jā, central theme. Mums jums jāatgriež. Nu, bet nav baigi. Nu, tā kā mēs varam turpināt to, bet tas tā diezgan lieki, man šķiet. Jā. Ja tā kā bija kaut kas, ko mēs nebijām pieminējuši vai ne, tādas lietas. Bet mēs tā kā tā ļoti plašā līmenī mēs bijām izrunājuši. Tā kā tādas baigi lielās. Bet jā, man īstenībā, es biju saticis tā kā MC Uldi, nu, pirms tās epizodes, ko es ierakstīju ar viņu. Un mēs bijām runājuši, mēs kā pa ceļam, ka braucām pie viņa, mēs runājām. Un viņš teica, īstenībā tas reāli ļoti labs jautājums, jo viņš arī sāka domāt par to jautājumu. Un man liekas, man genuinely vajadzētu vairāk cilvēkiem sāka prasīt, kāda rasa viņi gribētu būt. Jo tas var izteikt. Piemēram, es biju kolēģei prasījis, kaut kad arī īsti pēc tam, ka mēs to ierakstījām. Viņa arī teica Hispanic.
Bet, nu, viņi arī māk tā kā spāņu valodu kaut cik. Es nezinu, cik labi māk. Ķipa, man liekas, viņi saka vienkārši, ka māk, bet ir līmeņi, vai ne? Piemēram, es arī varu teikt, es māku krievu valodu, bet, nu, es jau nemāku viņu C1 vai pat, nu, es pat ir neteikt B2 līmenī. Oh my god. Tā kā šitā ir tik ADHD dziesma, čali. Čali, mēs laik jokajamies, jā, tur ir 6 čigāni pie klavierēm. Nu jā, viņi gan jau visi salīst pie klavierēm, nahuj viņa mašīnā var ielīst kaut kādu 25, kaut vai viņi ir 5-vietīgi. Bet čigāni vispār ir crazy. Viņi ir crazy. Esmu stāstījis, ka man čigāns suns ir iekodas kājā. Nē. Bija ziema, es kaut gāju pa savu ielu, un tur tā kā man uz tā krustojuma dzīvo tie čigāni. Nu dzīvoja, laikam viņi vairs nedzīvo. Un viņam bija suns, un tur viņam tas zēns tā kā tīrīja sniegu. Un jā, tas suns, nu tā kā vārti viņam bija vaļā, un tas suns izskrēja, un tā kā iekoda man kājā tā ļoti fiksi. Bet man nebija tā kā nepalika rāta, bet es jūtu, man reāli iekoda kājā. Es nezinu, laikam hujovs tā kā kodiens tam sunim. Un jā, tā kā man likās ļoti jancīga situācija. Nebija tā, ka es biju dusmīgs, ja tomēr man jau saku nebija vispār nekāda no tā pasākuma. Arī kaut kāda trakuma sarga es nedabūju or something. Bet, jā, īsi pēc tam viņam tas suns vairs nebija. Damn. Jā, domā, ko viņi varēja izdarīt ar to sunu. Ir daudz iespēju. Varbūt kaut kādai melnajai maģijai izmantoja, bļa. Zini vispār, ja mēs atgriežamies vispār par to rasismu. Vot viena lieta, par ko mēs nezinājām, ir čigāni. Tas gan. Bet, nu labi, tas laikam šodienas tēma ir čigāni. 40 minūtes aizņēma, lai mēs nonāktu pie šodienas tēmas, bļa. Mēs vienkārši tā kā, mēs vienkārši zinājām, ka mēs nekādā gadījumā negribētu būt čigāni. Jā, nebija bet, nu pat labi, vērts. mēs arī indiešus izzinājām. Tas gan. Tas arī, bet labi, čigāniem, man liekas, ir tā kā legit most bad rap. Jā. Tā kā melnos heitot, tas vairs nav tas pats. Tā kā tas ir pat ever jau. Jā. Reāli. Tā kā kaut kādā, nu labi, ir vēl projām rasisms, protams, pret melnajiem. Bet es domāju tā generally mūsu vecuma cilvēkiem, baltajiem latviešiem, viņiem tā kā nav nekas pret melnajiem, viņi klausās melno mūziku un tā tālāk, nu tā kā whatever. Bet čigāni, man liekas, tas ir tas, tā kā Latvijā ir 2 lietas, ko man liekas, 3 lietas, ko heito visvairāk. Reāli. Ir tā kā indieši, krievi un čigāni. Jā. Tas tāds holy trinity ar hated, unholy trinity ar hated, fucking grupu pārstāvjiem, teiksim tā. Kā mēs aizējam vienmēr šitajā virzienā? Latvija. Vienkārši, jā, rasisms ir mūsu asinīs, Tādi mēs esam. Tā mēs allaž dzīvojam. Ko Arvis dara? Watch Dogs 2. Fuj, ka Watch Dogs 2 ir tik bad. Bet Arvis klausīsies un spēlēs jebko. Un skatīsies jebko. Jā. Viņam ir 0 gaume. Viņš tā kā... Ieej viņa Steam library. Es redzēju, kas ir viņa fucking Steam library. Es neatceros. Viņš bija tā, vai ne, tajā Steam family? Jā, viņš ir. Viņš gandrīz neko nedod mums. Čok. Principā vienīgais, kurš kaut ko dod, mēs. Nu, vēl tu arī, I guess. Jā. Markus bišķīt. Mums bija 5? Nē, mums nav 5. Jā. Nē, mums nav 6. 6. Eduard. Bet Eduardam reāli sakrīt vienkārši tevi dažas lietas un pārējiem arī. Viņš arī neko nedod. Melnais muļķis. Tas ir žalska čūks. Viņam visi username ir principā tā kā pret melnajiem. Viņam daži burtiski ir tā kā hard R. Jā. Viņam nebija vienkārši library poga. Games. Jā, games.
Sana, inventory un tā Ok. tā. Es nezinu, kā es to izdarīju tikko. Jā, nu labi, CS neskatīsimies, jā, Gerijs Matarārī. Metro 2033, bļa, arī sūds. Es arī viņu biju paspēlējis, tāds mēs. Kā viņam ir 13 stundas, čoka, es pat stundu nevarēju paigrāt, bļa. Viņš teica, ka viņam baigi patika. Nu, tāpēc, ka Krievija. Inside, to es redzēju, kā viņš viņu pabeidz. Tas tā kā likās ok, bet whatever. Jā, šitien jau visu tā kā paiziet un praktiski 0 playtājumā. Jā. Viņš tik maz ir igrājis par jebko. CS diezgan. Bet labi, ir īstenībā starp CS playeriem 400 stundas ir hoiņa. Jā. Ne, viņš vienkārši pēdējā laikā grindo nereāli. Viņš Nu tur jā, tā jo viņi igrā. visi spēlē. Jā, Tagad savu skaties. jū. Man silksni jau tik augstu ir. Jā. Kas man ir augstākais? Man vajag Gerijs mods vai Fallouts ir Jā, visdrīzāk. friends. Kur es esmu? Tas ir vecais konts. Bļā, es pat aizmirsu par to veco kontu. Pagad Kas tev ir? Fallout New Vegas. Pa 3 stundām. par 3 stundām vairāk. Tad Damn. arī, tad TF2. Nu, Gerijs mod ir otrais. Jā. Damn, man gaķiks ir diezgan augsts. Cik man ir GTA? 80? Damn. Es neatceros, kas būtu tik daudz spēlējis. Mēs ar Markus nesen mēs skatījāmies, mēs bijām domājuši rankot, mūsu visu profilus. Tā kā pēc izskata. Jā, Tev ir tāds te? jā, ahujens profils. Es piekrītu par. Tāds, Viņam arī sakrīt Fallout ar to theme. favorite game, čau, Jā. pasties. Tā kā tur reāli tas Fallouts. Tas ir, šis ir whack. I mean, Man nepatīk. Es teiktu, man nepatīk. tas fons vēl ir kinda, es saprotu, bet man traucē tas, ka viņš slat, tā kā, es nezinu, epileptisks pišķīt. Tā, nu, Mītelim, nu, tur nav ko teikt. Tur vienkārši nav ko teikt. Vienkārši tukšums. Jā, ar lame. Markus ļoti ienīst to. Es nezinu, Markus, tā kā viņš saka to, ka viņš tās pilnīgi negalīti šeit. Nē, nu es neteiktu, ka izstās neglīti, bet vienkārši neinteresanti. Jā. Tur ir starpība. Costco hotdog, es jau aizmirsu par to čo. Kā ir, kāds zina, kas ar viņu notika? Nope. Nē, Arvis nesen viņa tur gāja ko smokot no šie zaļo. Un tad vēl Horēnam bija līdzi. Damn. Kas no viss tieši? AMF? Es Nu pat jā. nezinu, ko tas nozīmē. Nu labi, jā. Who the fuck is this guy? Tomiņš. Nu jā, tā, edgy. Ļoti Jā. edgy. Markusam kāds ir? Markus, kur ir Markus? Tikko biju uz viņu uzgājis. Markus nesen mainīja savu profilu. Nu, tagad šeit sarkan themed. Man vispār diezgan patīk. Nē, tā kā nice. Nu, not to toot my own horn, bet man liekas, man vislabāk. Man ir šeit Hollow Knight themed. Jā. Nē, arī diezgan labs. That's cute. Bet Tā nahuj cūka, bļa. tik labi. Kāds ir Alfiņa profils? Man Are patīk, you ka serious? tu esi tikai man ielicis nickname, bļa, čļenoglots. Es tu vidreiz man nokaitināju, es vienkārši to ieliku. A, kā es tev Es nokaitināju? neatceros pat. Man liekas, tāpēc, ka es tev sūtīju tā kā salty emoji visu laiku. Pa šieka, jā. Kāds tev bautam ir? Izraidīts no visām peķerējām, they keep me from making bread. Man ir vienkārši 3 emociju zīmes. Kas? Kas tur ir? Silksong, Balatro, Silksong.
Yay! Redz, esmu level 10, kurš tos levelīs? Augstāk. Jā. 18. What? Bet Markus gan ir 21. Viņš gan jau pirka tā kā tos raiding kārdus. Jā, Tur jau tā lieta. jā. Nē, nu labi, es arī biju uzkačājis augšā bišķīt ar to Bļē, labi, šitas kons, es tā kā... Cik tur dienas neesmu? 1097. Nu, basically 1200 dienas. Nu, sanāk, kāda 3 gadi es neesmu iegājis tajā kontā. Nu, gandrīz 3 gadi. Nu, man nav jēga iet tur. Pagad, pasties, es varu apstīties games, kas man ir? Var. Jebau. Tur pat nerādās Team Fortress. Tas tā kā es nebūtu viņu spēlējis. Bet man tur kādas 100 stundas ir stāvēts savu kontu. Crazy. Jā. Bļā. Nu, ko jālančo Silksong? Nē. Chill out, man. Chill out. Es teiktu, šā būs neklausām epizode. Jā, man liekas, tā ir reāli bēda epizode. Jā. Bet vajag, nevar būt katra epizode bangers. Vajag kaut kāda sūda arī izlaist starpā. Jo, ķipa, es teiktu, tās pēdējās 2 bija diezgan labas. Un tad šitā var atļauties nebūt tik laba. Plus arī rēķinies, ja būtu ar kaut kādu viesi, kurš būtu tāds, nu, vienu reizi tikai, tas būtu diezgan sad, ja būtu tik bēda epizode. Bet let's be real, čuvak, tu atgriezīsies vairākas reizes. Tas jau ir tā kā konstatēts fakts. Vajag Miķelu dabūt. Moš. Nav trešā mikrofona. Nu jā. Es varu sēdēt kakčēru. Cockchair. Nopietni. Cockchair. Damn. Man liekas, es pat tā kā nelikšu... Es parasti lieku katrai epizodē Instagram story, ka ķipa jau iznāca epizode. Es man liekas, te pat nelikšu. Man liekas, tā būs vienkārši tāda ķipa... Tā kā low-key. Šis priekš tiem, kas zina. Jā. Es sāku vairāk apsvērt taisīt tā kā šova epizodes. Man liekas, reāli cooking show epizode būtu bangeris. Bet ir jāizdomā, kāds būtu. Jo tas nebūtu gan jau tā kā vienkārši podcastu epizode, mēs kaut ko darām. Tas būtu tā kā šovs. Un tā kā taisīt, nezinu, YouTube likt kaut kādas klāču manis šovs. Viņi skaitītos gan jau kā epizodes. Es nezinu. Es neesmu izdomājis līdz galam. Tā ir vienkārši bijis tāda ideja, kas man kādu laiciņu ir bijusi. Vienkārši kā tāda. Bet es neesmu viņu pat savā prātā attīstījis nekādi. Vienkārši, man liekas, būtu ļoti inčīgi. Es zinu, ir šitā, nu, esmu pieminējis jau to Cista 123 podcasts, jā, kas man tā kā mīļākais podcasts. Viņiem ir 2 epizodes, kas nav šitie te Spotifyā, nu tā kā pārstas audio epizodes. Viņam ir viena, kur tā kā, viņam bija viesis Jānis Krevits, kurš ķipa politiķis. Un tā kā DJs klubos. Un viņam ir epizode, kur viņš meklē mīlestību, kad atnāk 3 dāmas, viņi tur parunājas, tad beigās viņš izvēl savu dāmu. Diezgan shit show sanāca beigās, bet nu labi. Tad bija viņiem tagad nesen, viņam bija reakcijas epizode, kur viņi reaģēja uz tā kā kautiņa vidikiem, viņam Telegram chats ir tā kā, nu, faniem tā, kur viņiem sasūtīja tā kā kautiņa vidi, kas viņi skatījās, un bija vesela epizode ar to. Legit varētu nopizdīt vienkārši to ideju un uztaisīt podcastu epizodu, kur mēs vienkārši reaģējam uz sūdiem. Tas būtu fire. Jā. Nu, praktiski sākums no šī daļai tas bija. Nu jā, bija, bet, nu, redzi, te nav tas vizuālais elements. Jā, un arī pat nevarēja dzirdēt. Nu, varbūt, jo celiņos var uzrādīt, ka nedzird, bet tur varētu būt tā kā ļoti viegli tā fona skaņa. Tas ir iespējams, bet es nezinu, tas tur jāstās. Nu, jāklausās vienkārši man pēc tam, kad es post-production aiziešu. Bet jā. To cooking show būtu domājot vairāk tā kā, ka kopā kuko vai tieši pret viens otru?
Blīn, īstenībā tas ir ļoti labs jautājums. Nu, laikam es biju domājis kopā, bet īstenībā pret viens otru izklausās interesantāk. Tas ir interesantāk, bet tad arī būtu... Trešais cilvēks. Trešais cilvēks. Pirmkārt. Žūrī. Jā. Vajadzētu vairāk vietu, Jā. jo cept reizē te pašā virtuvē būtu šausmīgi. Vajadzētu vairāk sastāvdaļas. Jā, nē, tur nāk, nu, tur loģiski, ja ir tāda ideja, tur nāk ļoti daudz lietas, ko atrisināt. Jā. Bet es jau teicu, tas vienkārši kā ideja. Tas nav jārealizē kaut kad tuvākajā laikā. Tas var būt kaut vai vēlāk, vai ne? Tā kā Hatons ir. Jā, bļa, crib, nahuj. Un vienkārši krietni vēlāk. Nu, es nezinu, arī laikam podcasts arī pats ir vairāk established. Jo es teiktu, tagad ir tiešām tāds taustīšanās periods vēl joprojām. Plus arī, ko, tā kā es migrēju apkārt. Jā. Labi, šeit tagad es atgriezos jau uz vēl vienu epizodu, bet tik un tā. In the house. In the house. My name is House. Jaunas ziņas par Clutch House. Jā, bija update. Bet tas tā. Nu. Jā. Kaut kā tā. Vispār, jā, īstenībā sāk tuvoties tie 5 vajadzētu jau īstenībā savilkt galus epizodēm. Jā. Jo man jāapstāsta, ko man tagad tie kursa biedri raksta, un tad man jāiztako mans ceļš uz Pritonu. Vispār, pirms beigām savoksim arī galus kopā ar tēmu. Ja esmu pamanījis, kaut kā reāli tiešām ir tā kā riņķi. Epizodēm vienmēr ir riņķi. Apkārt. Ko es biju prasīt par kursu tev. Tev tagad ir atradies kāds, ar ko tu ikdienā ko runā, Nē. vai tu reāli solo, vienkārši māc Jā. solo? Wow. Es DVģēju praktiski tā arī darīju. Es reti es pat tik daudz tomiņu nerunāju tur. Bet tas diezgan chill man, es nezinu, tā kā. Nē, nu labi, tas jau kā kuram, vai ne? Man bija šī izbesīt vienkārši vienam. Ja man ir sanācis būt tā kā viena reize nedēļā vienam. Es biju šo ceturtdienu viens. Bija diezgan whack, bet godīgi nebija pat tik traki. Es biju atradis ar ko tā kā parunāties tur tā kā lekcijās un tā. Nu, mums bija tur tā kā kaut kādi grupa darbi. Jā, vienīgais garajā pauzē ar nevienu nerunāju. Es prosta gaidīju rindā uz mikreni, uzsildīju makarons. Ak, Dievs, čovakroči. Es biju iepriekšējā dienā. Tur bija tā kā makaronu uzvārīt, un es viņus vienkārši sacepu roli un sīpoliem. Es nākamajā dienā paņēmu līdzi. Un es taisu vaļā somu, tā kā paņemt ūdeni or something, un es jūtu vienkārši to kaste, un viņi smir pēc pirdieniem, tie makaroni pēc pirdieniem nes. Bija tik tīzli, tā kā, kad es gāju uz to mikreni, tur viņus uzsildīt un tad paēst, un tā kā, es kaut kāds pirdienas āda, come on. Bet nē, tā kā bija safe, man garšoja vismaz. Tas bija labi, bet es secināju to, ka tā kā kaut ko apceptu kopā ar olu, vienkārši es vairs neņemšu. Jā. Tā kā, jā, tas ir tāds domu grauds arī tev, klausītāji, skatītāji, whatever the fuck. Neņem līdzi uz skolu vai, nezinu, studijām. Kaut ko taisīt rolu Jā. kastītā, jo smirdēs. Un Es- tu negribi, lai tev ir tā kā pirdiena allegations. Jā, man tagad ir tāda rutīna, to, ka es tagad garajā starpbrīdī parasti eju uz vienu rimčiku, kas tur ir. Tad es paņemu rosolu ar franču bageti, ar ķiploku, un tad es eju pie strūklakas paēst. Tas reāli skan tā kā kaut kas tāds, ko mēs vienkārši darītu tajā dzīvoklī, ka mēs strādājam. Rosols un tā franču bageta. Jā. Burtiski tā kā divas main sastāvdaļas, kas bija tur. Bet tāpat tas ir nice. Tas ir, Nē, nu, tas ir peaceful, nice, es nenoliedzu, jo tā kā es jau neiebildu. Jā. Zini, ir atšķirība no... Zini,
Es varu paturēt solitūdu, jo es dzīvoju solitūdu. Boom! Ok, 5 damn. big booms. Vispār tu zini par to gadījumu, kas tev bija tev uz dzelzceļa sliedēm? Jā. Jā. Kāds tavs domas? Tev ir domas par to? Crazy. Es nezinu. Ne, nu, ir žauska situācija. Jā. Ne, viņi vienkārši tagad drāž to raidu dirsā par to visu pasākumu. Bet, nu labi, varbūt nenogrūzīsim visus tagad uz beigām. Ja tā kā, nezinu, nav Jā. patīkam tēma. Labi, atvedu vārdi. Jaustais formula apology par šo epizodu. Jā. Jā, kruč nākamā epizode mums būs tā kā apology epizode. Jā. Jā, Mēs bēdu atvainojamies. brālēni, bļa. Jau vienkārši tas jau nākamais nosaukums, bēdu brālēni, whatever. Šoreiz ir brālēni 2 stūris. Es biju klačmanis, un tas bija trakmanis. Peace!